Brīvdienu aizsargā valsts iestādes steidz apstiprināt apšaubāms iepirkums. Par to pārliecināt vairāk uzņēmēju reģionos. Kā gan savādāk skaidrot faktu, ka grābekļa kāta garums vai slotas materiāls ir būtiskāks par simtiem tūkstošiem latu, ko valstī nāksies pārmaksāt, slēdzot līgumu ar kārtējo ārzemniekiem piederošo firmu. Tematu turpina Karina Rubene. Ar prāvu žagaru bunti rokās Ziemassvētku vecītis šodien nāk uz Nodarbinātības valsts aģentūru. Nesen noslēdzies iepirkums par slotu, lāpstu, leikanu un cita inventāra nodrošināšanu, ar ko nākamajā gadā strādās 100 latu bezdarbnieki. Par rezultātiem vairāki reģionālie uzņēmēji ir šokā. Ja mēs piedāvājam šo instrumentu grozu pa 970 latiem, tad viņi izvēlas akcijas sabiedrība Rauta Kesko par 1670. Mēs iztiksim bez tās piegādes, ja? Vai mēs zaudēsim vai vinnēsim, bet principā riebi šīs situācija valstī, kā valsts ierēģi izmanto šīs iepirkuma procedūras sautīgos nolūkos. Es nevaru apgalvot, ka šis process notiek tā, bet man ir tāda sajūta. Uzņēmēji no Smiltenes, Valmieras un Aizkraukles uzskata, komisija piekasījusies pie sīkumiem. Viņi ir pārliecināti, prasības speciāli rakstītas tā, lai izpildītās varētu tikai Rauta Kesko. Uzrakstīts ir, kad birstes kāta izmēram jābūt tādam, tas skaidrs, kad birste jau nav ar 30 cm kātu. Neviens viņu nav redzējis. Iet runa par santīmiem konkrētajā birstes lietā, ja tur piemēram, birstes saru materiālu jāuzrāda, ja? Vai šis mazais iemesls ir normāls tam apstāklim, ka valstī papildus jātērē būs 600 000 lati? Runājot arī par to, ka tas ir ātri nolietojamais inventārs, tas nenozīmē, ka viņam ir jābūt sliktam inventāram. Jau šobrīd mums ir problēmas pašvaldībās ar to, ka pašvaldības veicot 9. gadā iepirkumu nopērk inventāru un nākamajā dienā jau tas inventārs salūst. Tāpat daudzos piedāvājumos nesot bijis norādīts inventāra ražotājs. Skila vai Bosch elektroiekārtas, viņas arī var tikt ražotas Ķīnā, un tas nav nekas slikts, bet ja mums vispār nenorāda, kas viņu ražo, kāda tā firma ir, tad pašvaldība arī nevar zināt, vai tas ir kvalitatīvs produkts. Ja mēs norādam, ka vajag grābekli ar alumīnija kātu, tad tam jābūt alumīnija kātam, nevis ar koka kātu. Un ja mēs tehniskā specifikācijā paredzam, ka tur jābūt leikanam, viņam ir jābūt, jo pašvaldība nevarēs nākamajā gadā nopirkt neko tādu, kas mums nav tehniskajā specifikācijā. Reģionālie uzņēmēji gan tik viegli padoties negrasās. Šodien iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtas vairākas pretenzijas, cerībā, ka jaunais gads nāks ar labām ziņām. Karina Rubene, Valters Blums, Latvijas televīzija.